TV3 ziņu veiktajā izmeklēšanā atklātie fakti rada aizdomas, ka amatpersonas nav ieinteresētas veikt nopietnu Ventspils dzelzceļa katastrofas izmeklēšanu. Par galvenajiem vainīgajiem nolemts padarīt bojāgājušos. Taču mūsu konstatētie fakti nepārprotami norāda, ka vainīgie ir citi. Kas un kāpēc slēpj vainīgos? Par sakāpinātajām emocijām, kuras joprojām valda Ventspilī, vairāk stāsta Sanita Vīlipa. Kā un kāpēc ir notikusi pustošā dzelzceļa avārija Ventspilī? Tie ir jautājumi, kas bojā gājušā mašīnista ģimene ir mocījuši visu šo laiku. Viņi liktenīgās sestdienas notikumus ir rekonstruējuši, balstoties uz pieredzējušu dzelzceļa darbinieku zināšanām. Jau kopš traģēdijas dienas Latvijas dzelzceļš netieši norādījis uz mašīnistu un viņa palīga vainu sadursmes izraisīšanā. Lokomotīva esot pabraukusi garām sarkanajām luksofora signālam. TV3 ziņu rīcībā šobrīd nonācis konfidenciāls dokuments, kas apstiprina radušās aizdomas par izmeklēšanas objektivitāti. Operatīvās apspriedes protokolā norādīts, ka lokomotīvas vadība, pabraucot garām noliedzošajām signālam, nav pat centusies bremzēt vai sazināties ar stacijas dežuranti. Taču veicot savu izmeklēšanu, mašīnista Vladimira Solovjova atraitne secinājusi, ka patiesībā viss noticis daudz savādāk. Bija signāls tajā stacijā, kur viņi pabrauca garām, 7 minūtes pirms gāja viņi bojā. Pa 7 minūtēm cilvēki nevarēja aizmigt. Vladimirs Solovjovs dzelzceļā strādājis 10. gadu un savu darbu pārzinājis perfekti. Turklāt 120 metrus pirms sadursmes viņš esot centies vilcienu nobremzēt. Angrita pārliecināta, ka mīļotais vīrietis dzīvību zaudējis dežurantes un dispečera nolaidības dēļ. Dežurante strādājusi tikai 5. maiņu un dzelzceļa lietas vispār neesot pārzinājusi. Я не могу комментарии никакие давать. Но ваша вина была там, в этой аварии? Я отказываюсь от комментариев. Turklāt pārējiem dzelzceļa darbiniekiem esot piedraudēts gan ar atlaišanu, gan dažādām sankcijām, ja viņi turpinās aizstāvēt bojāgājušos. Mašīnisti uzskata, ka dežuranti šobrīd cenšas pasargāt, jo viņai esot tuvas attiecības ar priekšniecību. Es esmu viens cilvēks, kurš tomēr grib to patiesību visvairāk laikam, Dzelzceļš ir liels, un jūs to varat saprast, ka vienkāršāk ir, kā saka, cilvēku faktors. Viņi nav problēmas. Stacijā Ventspils 2 ir 5 sliežu ceļi, taču avārijas dienā tikai viens no tiem bijis brīvs. 3 vilcieni gaidījuši zaļo signālu. Viens stāvēja stacijā Ventspils nafta, savukārt otrs gaidījis, kad atbrīvosies ceļš uz Ventspils naftu. Vladimira vilciens esot uzturējies Elkšķenē, gaidot atļauju braukt uz Ventspili. Man vispār nav skaidrs, kāpēc vajadzēja palaist vilcienu no stacijas Elkšķena, zinot, ka iepriekšējais vilciens stāv krustojumā. Kāda bija vajadzība pārdzīt šo vilcienu, zinot, ka viņu faktiski nav kur pieņemt? Arī pārvietošanas laiks tik lielam sastāvam bija krietni par īsu. Turklāt man nav saprotams, kāpēc mašīnists nepabrīdināja par radiosakariem. Tas ir dežurantes obligāts pienākums. Kā liecina operatīvā informācija, pēc avārijas dežurantēm ir izteikts tikai rājiens, bet Ventspils stacijas priekšniekam soda mēru noteiks viņam atnākot no atvaļinājuma. Arī 10 dienas pirms avārijas Ventspilī Krustpils stacijā kāda dežurante pieļāvusi tikpat rupjas kļūdas. Arī tur vilciens bijis spiests pabraukt garām sarkanajām luksofora signālam. Visos gadījumos izskan vēl kāda versija. Sodot dežurantes, atklāsies daudzi citi pārkāpumi dzelzceļa sistēmām, jo kādēļ visos gadījumos nav nostrādājusi arī signalizācija. Sanita Vīlipa, Eigars Ulmanis, TV3 ziņas. Netālu no Cekules pasažieru vilcienu pavisam negaidīts taranēja kravas auto. Vilciens pārbrauktuvi šķērsoja ar ātrumu nieka 25 km/h un nav skaidrs, kā fūras šoferim, ieraugot degungalā bāni, neienāca prātā piebremzēt. Vilciens no Ērgļiem uz Rīgu brauca no rīta. Ar pasažieriem? Ar pasažieriem pilns, jā. Un uz pārbrauktuves smagā mašīna ietriecās vilcienam sānos. Un kādi varētu būt iemesli? Ir kāda nojausma? Iemesli man nav saprotami. Acīm redzot, smagās mašīnas vadītājs ir vai aizdomājies, vai aizmidzis, jo signalizācija darbojas, redzamība te ir laba. Vilciens no tās puses brauca, tur ļoti tālu viņu var redzēt, ja skatās. Tā jājautā pašam autovadītājiem. Kravas auto šoferis degpunktam norādīja, ka vienkārši vilcienu nav pamanījis. Pasažieri gan vēl neaptver, kā tā vispār var būt.
Aleksandrs satraukumā smēķē cigareti un pieļauj arī citas versijas. Dosim, ka ceļš vai nu migla. Viens no diviem, vai nu migla, vai nu kaut kas cits bija. Jo to parasti nevar būt. Vienkārši varbūt cilvēks vienkārši nepamanīja, ka vilciens caurē, bet viņš varbūt nedzirdēja, varbūt mūzika pilna skaņā bija viņam. Ja nezinu, kas viņam tur bija tam šoferim, nevar jau zināt. Šis ceļu un sliežu posms patiešām bruģēts ar pamatīgu devu veiksmes. Ne vilcienā, ne kravas auto cietušo nav. Principā paveicās, ka vilciens nenogāja no sliedēm? Paldies Dievam, ka tā. Ja būtu cietuši būtu cilvēki. Labi, ka tā beidzās. Viegli vienkārši. Tikam vaļā. Bet, ja viņš nogājas no sliedēm, būtu nepatīkami pamatīgs, būtu nepatīkams. Varēja būt daudz sliktāk, jā. Mums bija Jumpravā vairākus gadus atpakaļ gadījums, kad elektrovilciens nobrauca no sliedēm arī pēc sadursmes ar smago mašīnu. Bet šī motrice ir vēl daudz vieglāka par elektrovilcienu, tā kā veiksme ir bijusi tomēr. Arī tuvējo māju iedzīvotāja Ērika, izdzirdējusi par notikušo, lekusi uz velosipēdu un atsteigusies paskatīties, kas noticis. Arī agrāk šeit notikušas avārijas, tā kā nekāds brīnums tas neesot. Šādi tad ir bijis, bet tā es neesmu nekad redzējis, te es pirmo reizi redzu faktors šito te mirkli, ka tāds ir. Par laimi cilvēki nav cietuši. Nē, es tikai tā vienkārši brīnos, cik ļoti stingrs vilciens ir bijis. Viņš jau tāds maziņš ir. Sensenos laikos kustību par šo pārbrauktuvi regulējusi barjera. Tagad tās vairs nav, tāpēc vadītāji kļuvuši nevērīgi. Vai sen tas bija? Sen, un tad te ir remontēts vairāk kārtīgi, jo te bija slikta tā pārbrauktuma. Pavisam nesen remontēja un sakārtoja. Un acīm redzot, mašīnas nepiebremzē, jo te jau tā signāli uzlikt pareizie. Pēc negadījuma sadragāto auto prom aizvilka evakuators, savukārt vilciens uz boksiem aizbrauca paša spēkiem. Par zaudējumiem pasažieru vilcienam varēšot spriest tikai pēc pāris nedēļām. Savukārt apveceļa netālu no Cekulas pēdējās dienās iegūsi ievērību, lai arī pirms tam automašīnas tai traukšās pāri pat īsti nepiebremzējot. Aizvakar šajā vietā vilcienā ietriecās fūri, kas nevienu īpaši neizbrīna, jo dzirdēti jau daudzi stāsti par guļošajiem, izklaidīgajiem un vēl sazin kādiem smagu automašīnu vadītājiem. Tiem, kuri ikdienā šeit brauc, ir citas domas. Bija tumšs un lija lietus, un es braucu pa šo pašu ceļu un arī knapi nobremzēju, lai neietriektos tajā vilcienā. Jo vilcienu es ieraudzīju tieši pirms ceļa, kas iet pāri sliedēm. Un tā signāla uguns arī iedegās tieši pēdējā brīdī, kad vilciens jau bija pie paša ceļa. Un parasti tā signāla uguns dega, kad vēl vilciens nav ieraugāms, bet šajā gadījumā signāla uguns iedegās tad, kad vilciens bija pie paša ceļa. Apmēram metri, cik tie varētu būt? Es nezinu, varbūt 1,5 metri. Latvijas dzelzceļa galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners notikuma dienā apgalvoja, ka situācija, kad pārbrauktu uz brīdinājumu signālu nedegtu vajadzīgajā brīdī, ir maz ticama, jo bojājumu gadījumā tiem būtu jādeg visu laiku. Iemesli man nav saprotami. Acīm redzot, smagās mašīnas vadītājs ir vai aizdomājies, vai aizmidzis, jo signalizācija darbojas, redzamība te ir laba. Vilciens no tās puses brauc, tur ļoti tālu viņu var redzēt, ja skatās. Tā jājautā pašam autovadītājiem. Lai nu kā, šobrīd brīdinājumu signāliem Latvijas dzelzceļš veic pārbaudas, jo iespējams tiešām luksofors nav darbojies, kā tam vajadzētu. Guntars Gulbiņš, Valders Dzenis, Ilgors Frīdenbergs, Ansbergs, Degpunktā. Arī seku likvidēšana Ventspilī, lai pēc iespējas īsākā laikā varētu atjaunot pilnvērtīgu transporta kustību un arī mazinātu kaitējumu videi. Šobrīd intensīvi notiek sliežu ceļu infrastruktūras atjaunošana stācijā Ventspils 2, kur vakar avarēja kravas vilciens un aizdegās 9 cisternas ar degvielu. Aizdītajā naktī ir pabeigta degvielas atsūknēšana no avarējušām cisternām, turpinās arī sadegušās lokomotīvas demontāža un aizvākšana no avārijas vietas. No sliežu ceļiem un to apkārtnes tiek aizvāktas arī avarējušās cisternas. Pašlaik maksimāla uzmanība tiek veltīta 2 visvairāk cietušo sliežu ceļu remontam, sadegušo gulšņu un deformēto sliežu nomaiņai 120 metrus garā posmā katrā no sliežu ceļiem. Tiek pieļauts, ka vilciena avārija notikusi, jo nav ievērots sarkanais kustību aizliedzošais vilcienu satiksmes luksoforu signāls. Policija pieļauj, ka vilciena mašīnists un viņa palīgs negadījumā un tam sekojošā ugunsgrēkā ir gājuši bojā.
Bet faktiski tas ir darbs, kur ir jāmācās un jāpilnveido savas prasmes nepārtraukti, jo vilcieni nepārtraukti tiek modernizēti un aprīkoti ar jaunām tehnoloģijām. Lai apgūtu dzelzceļa kustības vadības dispečera profesiju, ir jārēķinās ar vēl sarežģītākiem nosacījumiem. To var izdarīt Rīgas Tehniskās universitātes dzelzceļa transporta institūtā vai Latgales transporta un sakaru tehniskajā skolā. Tomēr, lai uzsāktu dispečera gaitas pie vadības pults, no jums tiks prasīta arī prakse dzelzceļā un pamatīgas papildus zināšanas. Ir jāpārzina dzelzceļa infrastruktūra, ritošais sastāvs, tehniskās eksploatācijas noteikumi. Dispečers kā māceklis darba gaitas var uzsākt, ja dzelzceļā vēlams kādā lielākā stacijā par dzelzceļa stacijas dežurantu nostrādājis vismaz pusgadu un ir nokārtojis papildus zināšanu pārbaudi. Prasības ir stingras, jo no dispečera zināšanām spējas pieņemt pareizo lēmumu krīzes situācijā ir atkarīga droša vilcienu kustība. Dispečeri organizē pasažieru vilcienu kustību atbilstoši kustības sarakstiem. Viņi plāno kravas vilcienu kustību un saulaicīgu kravu nogādi ostās. Kustības vadības centrā strādā ap 110 darbinieku. Intensīvi izmantojot sliežu ceļus, tie ātri nolietojas un tādēļ regulāri jāatjauno ceļu tehniskais stāvoklis. Lielākie darbi – jaunu sliežu ceļu būvēšana, sliežu remontēšana, bojāto sliežu un stiprinājumu nomaiņa, sliežu ceļu slīpēšana – veicami no aprīļa mēneša līdz vēlam rudenim. Neraugoties uz moderno tehnisko nodrošinājumu, ceļu montierim jābūt ļoti labai tehniskai un fiziskai sagatavotībai. Tā kā vilcienu kustība sliežu ceļa remonta laikā ir slēgta, ir svarīgi darbus pabeigt ieplānotajā laikā. Darba izpildēji nereti ir atvēlēts loks. Tas ir brīdis, kad vilcieni šajā posmā nekursē. Tādēļ sliežu ceļa remonta darbi ir jāveic īpaši ātri, precīzi un kļūdas nav pieļaujamas. Latvijas dzelzceļš regulāri iegādājas jaunu un modernu ceļu būves un apkopes tehniku, taču tā nevar strādāt bez izglītotiem un prasmīgiem cilvēkiem. Lai apgūtu sliežu ceļu montiera, brigadiera vai meistara profesiju, jāmācās Rīgas dzelzceļnieku skolā, bet dzelzceļa inženiera specialitāte apgūstama Dzelzceļa transporta institūtā, kur ir bezmaksas studijas. Pateicoties Latvijas dzelzceļa atbalstam, mācībās izmantojamais aprīkojums kļuvis ievērojami modernāks. Latvijas dzelzceļš, Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas izglītības fonds ir izveidojis speciālu gada balvu. Tā iegūstama par pētījumiem dzelzceļa transporta nozarē. Latvijas dzelzceļam vajadzīgi jauni spēki, un tādēļ mēs aicinām apgūt augstākās raudzes dzelzceļnieku profesijas. Filiāles bāzes. Vairāk par 3200 bijušajiem Ļeņingradas dzelzceļa transporta inženieru institūta studentiem vēlāk kļuva par Rīgas filiāles dzelzceļa transporta inženieriem. To lielākā daļa joprojām strādā dzelzceļa organizācijās savās republikās. Dzelzceļa transporta institūts ir Rīgas Tehniskās universitātes struktūra vienība, kura gatavo speciālistus dzelzceļam pamatspecialitātēs. Tās būtu ritošā sastāvuma, saimniecībai, tad dzelzceļa pārvadājumu organizāciju un vadībai, sliežu ceļiem un ceļa mašīnām. Tālāk ir mūsu automātika un telemehānika, kura ir ļoti svarīga dzelzceļam, jo tā nodrošina vilciena kustības drošību. Ir dzelzceļa elektriskais transports un ir transporta un sakaru informācijas sistēmas. Tad ar šīm, šajās specialitātēs arī mēs gatavojam šos speciālistus. Mums ir visi apmācību līmeni, tas ir bakalauris, magistrs un inženieris. Tālāk. Šogad varbūt kāds būtu jauninājums. Tātad mums pie tām programmām, kas ir pašlaik,
Mēs esam izstrādājuši vienu jaunu programmu, tās ir dzelzceļa elektrosistēmas, un šī programma ir apstiprināta arī to senātā, un mēs domājam, ka mēs saņemsim licenzi, un iespējams, ka septembrī tiks uzņemti pirmie studenti šajā jaunajā dzelzceļa elektroiekārtu sistēmu programmā. Pirmo 2 kursu studenti tiek apmācīti vienā no Rīgas Tehniskās universitātes 8 apmācību profiliem. Pēc tam studenti izvēlas institūtu un profesoru grupu, kurā turpinās studijas. Darba tirgus diezgan plašs ir. Lielākoties saprotams, ka tas ir valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš. Ja? Bet Latvijas dzelzceļā ir daudzas struktūra vienības, ja, un līdz ar to mēs nodrošinām, teiksim, visu to pamatstruktūra vienību darbu. Tālāk,